Mārtiņ, kādi ir tie pirmie treniņi pievienojoties izlasē? Jo no augšas izskatījās, ka aizsargi jūs nežēla. Nē, šeit vienmēr ir ļoti intensīvi treniņi. Visi trenējās uz maksimumu, jo pēc tam tas viss pārvedās uz spēli. Un Harijs viennozīmīgi to piebilst kārtīgi, ka jātrenējās uz maksimumu, jādod iekšās. Un, jā, tā kā pats redzēja, ka cīņa ir ļoti aktīva. Īsumā par savu sezonu, kādas tev sajūtas? Pats personīgi liekas, ka vērtē pozitīvi. Komanda tika līdz pusfinālam. Sezona mums bija gan augšas, gan lejas. Un sezonas vidū es domāju, ka daudz nemaz necerēja, ka mēs tiksim tik tālu. Šogad nebija tik labi kā pagājušajā gadā. Bet pats personīgi uzlaboja savu sniegumu, jutos daudz stabilāks, uzticēja daudz vairāk. Un jā, pašam patīk savu spēli. Personīgi var teikt solis uz augšu, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Otrais gads Zviedrijā, un man personīgi tas ir svarīgi katru gadu kļūt labākam, un to es izjūtu. Mika komanda, tāds liels pārsteigums Eiropas hokejā. Tu viņus redzēji ļoti tuvu. Viņi var uzvarēt Zviedrijas čempionātu? Viennozīmīgi ļoti laba komanda. Viņi pierādīja sev sezonā, pabeidza ar pirmajā vietā regulārajā čempionātā, un šobrīd cīnās par uzvaru visā čempionātā. Tā kā viņiem ļoti laba komanda, un prieks par Indulu, ka ir aizspēlējis tik tālu, kā jau pats teica, no otrās līgas. Viņi šogad pirmo gadu SHL ir un tik ļoti sekmīgi spēlē. Tā kā prieks par viņiem, un cerams būs otrais latvietis, kas uzvarēs Zviedrijas čempionātā vēsturē. Tā kā tur rīkšas par Miku. Tu jau zini, kā tas ir, vai ne? Jā, protams, bija ļoti patīkami, un kā tas ir ieraksts Latvijas hokeja vēsturē, vai ne? Tā kā cerams, un turam visi rīkšas par viņu. Tūlīt spēles ar Šveici. Tu esi pats nesen pievienojies. Kā tu jūti cīņa par vietu izlasē? Kādi ir tie jaunie džeki no koledžām? Kāda ir tā iekšējā konkurence? Jā, godīgi teikšu, ka šogad tiešām liekas, ka ļoti daudz jaunu cilvēku pienākuši mums klāt. Dažādu apstākļu dēļ, jā, nav pievienojušies tie, kas mums te regulāri ir. Un forši, ko jaunie, kā jau, kad es pats biju jaunāks, nācu iekšā ar tādu iedvesmu, tādu motivāciju, skrēju, sitos, un es domāju, ka tas tikai uzsit tempi, jā. Mums tagad lielākā daļa ir, un kā jau pats redzēja, visi cīnās, visi sitās, un es domāju, ka tas tikai pozitīvi tā konkurence, vai ne, kas pados tikai uz augšu visu. Rīt jau spēle ar Šveici. Cik svarīgs būs tās spēles? Viennozīmīgi pārbaudas spēles svarīgs pirms čempionāta. Daudziem nav bijušas spēles pirms tam, jā. Viņiem par Somiju bija spēles, bet atkal arī tas pats man, cita sistēma. Zviedrijā mēs spēlējam citādāk, pie Hāra mēs spēlējam citādāk, tā kā jāatcerās atkal visas tās taktikas, un tas jau ļoti svarīgi uzspēlēt. Un mājās pie savējiem ģimeni varēs atnākt pastīties draugi, tā kā ļoti forši, un jā, galvenais parādīt labu spēli, lai mēs varam tādu pašu arī iet uz čempionātu. Pilna arēna atkal būs. Super, prieks. Es nezinu, cik tur būs, kā tur būs, bet arēna vienmēr, un mums latviešiem patīk hokejs, un pašam, mums paveicies, ka mēs esam hokejisti, un tā mūs atbalsta un mīl, tā kā prieks par to. Cerams, ka taisīsim svētkus, lai forša diena, un jā, vasaras sākums būs. Super, lai izdodas. Jā, paldies tev.